Esmu vasaru pavadījis vienos darbos, tagad gribu doties ceļojuma priekos. Tā, nu sākās tāda steidzīga pošanās uz kalniem. Man uzreiz vilk tādu pašu ar garām rokām. Jāģērbjās ir silti, jāvalk zābaki kalni. Brokastis pāēsts. Sastrēgums koridorā. Čipo siksna mežonīgā jāpiesprādzē. Piesprādzē to mežoņus un dodamies tālāk. Nu, tā mēs rāpjamies vienā augstā kalnā. Te, protams, pa ceļām ir sportisti, bet pievērsiet uzmanību mājiņām. Kāds viss ir skaists, izpušķots. Pasaka. Sportists malā nepabrauks. Nu, kas pa skatiem? Nu, tāds var, man liekas, redzēt tikai Alpos. Ļoti augsts kalns priekšā. Vienkārši brauc un brīnies visu laiku pa logu. Nu, nevarējām pabraukt garām, bija jāapstājās. Nu, vienkārši skati ir pa kalni tik stāvi. Es ceru, ka mēs braucam pareizi, jo mēs īsti nezinām, kurā vietā ir uzbraukt augšā. Bet skaidrs ir viens, kad lielais kalns ir tuvu, un mums tur kaut kā jātiek ir augšā, kamēr nav sākušies galīgā negaisa laiki. Un otrā kalnā, otrā pusē, nezinu, vai tur redzēt, tur rodels iet lejā no šitās augšas. Arī to mēs gribam. Nu, bremzīši smird visu laiku, jau braucam pa kalniem un lejām. Tā, nu piebraucām pie rodeļu trases. Neaizskaities, ko kas te maksā un jāmēģina runāt, braukt lejā. Tā, brigāda gatava. Tā, biļeti nopirkt 10 eiro no cilvēka. Bērniem 8 eiro. Un tā mēs laidīs kaut kur no kaut kurienes lejā. Un tūlīt jau tu esi pēc sunkumā uz Austriju. Čau! Baigi forši? Jā. No smuki braucam augšā. Jocīgi, mēs esam kādi 1000 metru vairāk augstumā un ir diezgan pavēss. Lejā ir ļoti karsts, silts laiks, un mēs diezgan tādā, nu tādā stipri vēsā vasarā esam iebraukuši. Nu, tad skatīsimies, kā mums te ies lejā. Šitas pasākums nebija paredzēts, šito mēs paņēmām tā pa ceļām braucot garām. Vau, kas pa skatiem. Tā, pagaidām bremzēt negribās. Nu jau sāk gribēties. No dārtiņ, brauc, drošāk. Brauc drošāk. Citādi brālis mums ieskaries pakaļā. Nu, tēti, tev neapdzīnā? Tas nebija bailīgi. Nē, mums ir Roberts. Reku ir. Nu, tagad viss, jā. Nu, ko, paņēmām tiketu un dodamies augšā tagad uz 3000 metru augstumu. Tur sola, ka būs 7 grādi. Tur tikai būs +7, šeit ir +19.
No acīm redzot, ir gabaliņš, ko braukt. Nu, apmēram nojauts ir, kurien ved ceļš. Tā, viss notiek tā, kā prognozēts, uznāca lietus, bet mums ir uzbrauciens 2. Nu, nereāls skats, jā. Un reku tas vagoniņš, kur mēs brauksim augšā, nāk lejā tagad. Nu, Robčik, kā izskatās? Kalniņš iespaidīgs. Atbrīvojam somu, kur ielikt maizītes un velkam pufaiks jau mugurā. Nu, brigādi gatavu kalniem atkal. Šodien daudz cerams nebūs jākāp, vakardienas kājas liek manīt. Bet mums ir līdz suns un tas viss te baigi palēlina to gaitu. Šeit piebrauc mašīna pie maliņas un ceļš beidzās. Nu, skaists pļavs. Un diez kā ar kājām te būtu uzkāpt. Taciņas kaut kāds ir redzams, cilvēciņas neredz. Laika prognozes mums sola pilnīgs mākoņas, bet pēc kādām 2 stundām mākoņi izklīdīs. Ir cerība, ka no augšas ieraudzīt pasauli. Nu, drusku bailes nepaliek. Tur ir plika trose no šejienes augšā uz to pašu spici uziet. Jā, 3000 metru augstumā. Un augšā būs ledus, kaut kādas istabas. Mēs pietiekam silti esam saģērbusies. Nu, es domāju, ka tur spies gan sals. Bet tas ir kā parasti. 4 adults and 2 kids. Yes. 12.45. Yes. For 6 persons. Yes. 12.45, ne? Yeah, I think yes. And Okay. 1 dog. J, A, N. Yeah. Knapi dabujām biļetiņu. Paskatās. Un šādi izskatās cilvēki, kas gaida braucienu augšā. Tur. Sakarā ar konspirāciju mums suns jāslēp somā, jo mums ir visi apkārt suņi, viņš visu laiku ārdās. Suns priecīgs. Mežoņas suns priecīgs. Un tā no Miglas iznirst vagoniņš. Tūlīt kāpsim iekšā. Un suns mums ir reāla problēma šoreiz. Tas visu laiku jāslēpj somās, visu laiku krīt virsū citiem suņiem. Vai čipo? Patreiz mēs stāvam šādi, jo tur ir, tur nāks ārā un tur ir vēl viens suns. Jūras iemuk vienā stūrītī. Nu, ko esam uzbraukuši augšā. Laikapstākļi mūs neiepriecina. Bet kaut kas lēnām sāk parādīties no Miglas ārā, kaut kāda ledāja. Nu, ko, iesim uz to ledus muzeju tādā gadījumā. Skaists laiks šodien. Urā! Ejam ledus alas skatīties. Šitien mēs brauksim augšā, cik es saprotu, kur lejā jāiet. Pa šejieni? Cik smuks laiciņš. Jā. Baigi jau lēni negribas iet. Saucos uzbraucām augšā, laika prognozes mūs pievīla. Nevar ticēt nevienam meteoradaram. Teic, ka nebūs lietas. Tā, apskats objekts numur 2. Baudam skatus. Laikapstākļi mums ir ļoti interesanti. Vai neteikt slikti?
Skatāmies pa kreisi, ko mēs redzam. Pa labi. Kā jūs jūtaties? Šāk ietur bremzē, vai ne? Oj, mēs jūtamies slapji. Egils pat saka, jāiet ātrāk. Pat Egils saka, Pat Egils saka, jāpasteidzas. Slapie cilvēki iet uz ledus salām sasalt tagad. jā. Tāpēc salas izžāvēja, kas? Nu ko, mēs tagad esam izlījuši caur slapi. Kā reiz īstais laiks, ka var pastaigāt pa ledus kambariem. Uz sasaluši čiplim. Redzi, kāds te ir kalnrats iesaldēts. Izskatās, ka tas ir diezgan patumšs te ir. Šitas ledājs te ir entos tūkstošus gadus te stāv. Tas ļoti vecs ledus ir. Darbos, tagad gribu doties ceļojuma priekos, tāpēc nopļauju. Šādi šeit vajadzēja izskatīties. Varbūt vēlaties pasēdēt kafejnīcā, reku laukā sēžam varbūt? Es tomēr iešu augšā. Ir atbraukuši naudu samaksāt. Nu nevar taču sēdēt iekšā siltumā. Ir tas skatu tornis. Skatu tornis. Ar stikla grīdu. Pat nav bailes kāpt virsū. Tāpat baigi neko neredz. Smuka ainava. Uz leju šitā. No laika nepaveicās. Nu neko nevar darīt. Ne jau vienmēr paveicās. Nu šādi bija jāizskatās. Saprotu to, ka te ir baigi daudz, kas ir par normālām cenām īstenībā. Es biju šokā. Es domāju, 3000 metru augstumā var tik lētu paēst. Nu, tā kā pagrabiņā. Jā, vienīgais tagad sanāca tā, ka mēs uzbraucām 3000 metru augstumā, lai tikai pēstu, jo laukā ir šāds. Un vēl nepieminēsim, par kādu naudu mēs uzbraucām. Es ēdīšu mūdeļu zupiņu, Tev, bet es tagad Tik maz frī. friškas ar desiņu. tikai zupiņu. Bet tad varbūt vēl vienu zupu. Un Dorto ir širāds cīsiņš. Lielāks par mani galvu. Jā. Kā tev liekas, cik tur ir centimetri? Yes. Kaut kā 20, 30. Nu, citiem ir te zupiņas un tā kaut kā, nu, tie, kas ir pastrādājuši, tie ēd šitā, piemēram. Jā, man jautājums tikai, ko tu pastrādāji? Es nesu kameru. Viss skraidīja pa lietu, viss ārā. Bet labā ziņa tā, ka skaidrojās kaut kas sāk kaut ko redzēt varētu. Wow! Parādās redzamība kaut kāda. Lēnām saulīt izkliedē mākoņus. Nu smuki. Paiesim tur uz priekšu. Jā, tik tiešām Kusties. parādījās ledāji. Parādījās aizsals ledājs un blakus vēl viens kalns. Jākāp augšā! Jānāk ir augšā! Plēv nost! Oh! Nu, vat, skaists! TikTok video gatavs! Dār tiks TikTokā drīz. Šitas viss ir ledus plups zem kājām. Pa virs uzbērts šķēmas, lai var paiet. Ejam. Es esmu slāpja. Jā, ar baltu lupaktu apsekts ledājs.
lai viņš saglabātos, citādi viņš būtu nokusis jau. Jā, tā ir ledus māja. Un tā ir problēma. Kūst ledā jārā. Un te ir viens liels ledus klucis aizsals. Nu, principā ir jau vasaras beigas, vairāk jau te diezkas daudz nekusīs. Cilvēki mēģina pieiet pie ūdens, bet tur ir šausmīgi glums. To jau mēs pārbaudījām, vai ne, Dārta? Jā. Nu, ir skaistas bikses slapjas. Nu, nekas. Lūdzu. Vienos. Kāja virsū, tā tad būs mans. Nebūs. Nav glups suns. Tad ņem atpakaļ. Čipī tavu barību neviens neēd, izrādās. Kas tas pa bandito? Nu, šitādi tā stacija, kur viss te nu sākās. Tas ir kaut kāds balasts. Ieregulēs svāru, redzēji? Lai būtu vienādā smagumā, es domāju, ka viņi pielaiž ar ūdeni attiecīgi daudzumu. Un tas ir interesanti. Un te no mīglas, no nekurienes iznirst tie vagoniņi. Tik klus. Jā. Tik tuvu. Un aiziet. Bezdibenī. Puses ir gan čādi brauc. Skaņa iespaidīgi. Nu, mēs kādā ātrumā viņš brauc lejā. 47 km/h vagoniņš brauc augšā un lejā. Nu jā, te mēs kaut kur bijām. Šitas viss mums bija šodien jāredz. Paga. Šis ir galvenais nesējs šodien. Un šis ir galvenais sliņķis. Ne jau. Es ievietu kārtību šeit. Sliņķis, kurš ieved kārtības, tad suņiem. Mēs te dzīvojam. Es smukumā uzaustīju. Tikuši lejā, bet te ir siltāks, vai ne? Beidzot esam nobraukuši. Visi galvenais. Un visi, un te nelīst, un ir silts, Augšā jau arī un tagad nav, nelīst. un nav vējš. Un tā kā prognozes solīja. Nu ir rīts un dodamies tālāk. Brauksim uz Minheni, pa ceļam varbūt apmeklēsim alas salas raktuvs. Bilets jau bija viss izpārdots. Nu skatīsies, jā, piebrauks tuvāk, tad jau redzēs. Tā, nu ko tuvojamies salas raktuvēm. Schēmi tāda. Viena māja, otra māja, trešā māja, kaut kur laižamies lejā. 34 eiro. Bērniem 15. Sēž.
5 km garumā alu sistēma šitāda ir. Ar visiem padziļinājumiem, visiem kambariem. Un augšpus izskatās šitā tas kalns. Šeit būs, cik es saprotu, kaut kāda filma par... Sāksim ar filmu laikam. Genussmittel und so vieles mehr. Eine Essenz, die uns tagtäglich begleitet, die uns schützt, die uns beschützt, die uns heilt. Eine Essenz, die Leben spendet. Džemperim virsū. Izsniedz visiem apģērbi, ja? Interesanti. A kā mēs pupaiku paņēma? Vai bikis arī vēl? Protams. Ideāli. No tā jāģērbjās. Bitte verstauen Sie Ihre Taschen oder zusätzliche Jacken in unseren Schließfächern da drüben. Var ieslēgt visas mantiņas privātās, somiņas un atslēdziņas. Labi, tad mēs kaut ko atstāsim. Ejam ieslēgt Man ir kaut ko telefons skapīti. kabatā. Bet vispār ir smuki. Pagrozoties, kā jūs izskatās. Labi, pagrozoties uz rīņķi, lai redz. No baigi gaigi. Izskatās, ka mums ved uz nokaušanu. Šī nav koncentrācijas nometne. Izdzīvošanas spēle, laikam, jā. Tā, ev, viena vietiņa nav. Man jau vajadzēja sēdēt tieši priekšā. Kaut kā sūdīgi apsēdās pēdējā rindā. Bet nu labi. Nu ir labāk? Nu ir bišķi labāk, jā. Svētnīca. Te no sākuma jāpalūdzās un var iet tālāk. Wow! Kas tās ir kapenes? Viens sāls čupiņi. Ja varētu aizsniegt, viņi noteikti būtu nolaizīti jau. Es tā domāju, gan. Nu, šitas ir kaut kādas sāls ūdens filtrēšanai. Tā mēs šķērsam robežu. And here is the state border. Of course you guys won't need your passports here. This was just a little joke. Please follow me over to Germany. Urā! Pārgājam robežu pa pazem. Mūsu lai kur bija. Te būs atrakcija no brauciens. Priekš, Jūra. Ej pa priekš. Man bail. And 3, 2, 1, let's go. Have fun. Next place. Watch in front, hold each other. Perfect. Engage. Ready? Mēs esam normāli nošļots. Nu, šitādi mājās vajag, vai ne? Jā. Tikai ar skabardām. Nu, baigā atrakts izdomājuši, nobraucienu pa dēļiem. Tātad skaidrs, ka tagad to dara skalošanu. Šitādā veidā izskalo. Lielas bļodas. Un pēc tam iztvaicē. Vieta, kur kaut ko var uzrakstīt. Ļoti aprakstīta vieta. Pēc smuku
Tas tāpēc jau speciāli biks iedēja, lai nesaplēš labās biks. Bija forši. Jā. Nakam jau mimo. Nu te baigi divreiz lielāks ātrums bija. Bet te bija garāks pāri. Dažādi sāls produkti kāds tik te nevar izdomāt. Ko tik neizdomā, lai naudu izkrāptu no cilvēkiem? Katram iedos sāls pociņu. Maz dāvaniņu. Labā sāls. Kristāla sāls. Tā esot ļoti vērtīgi. Pavadījis vienos darbos. Tagad gribu dotīt ceļojumu prieku. Tāpēc nopļauju Mēs atbraukuši no dziļiem kambariem. Un laikam jāiet ārā. Nu, kā patika? Ritīgi labi, vai ne? Labi. Galvenais, ka sāls ir iedot līdzi. Please follow me upstairs. Follow me upstairs, everybody. Nu, protams, ejot ārā, kā jau parasti ir jāpaņem suvenīri. Un redz, ka bija lielais sāls, trauks sāls. Bet tu pasties, cik maksā sāls? 49 eiro. Nu, ļoti garšīgi sāls. Nu, pilnīgi cita sāls. Nu, labi, nu. Gaidām, kur mums ir mūsu bagāžu, ko mēs nolikām. Telefons un makus. Un tad mēs varēsim doties tālāk. Čipīts nevar sagaidīt. Viņš bija nenormāli sāļš. Sāls? Naigiet tev sāls. Paldies, Jurīt. Nē, šitos jau es. Tā, atbraucām uz Kemzi ezeru. Ārā forši patīkams laiks, neviena mākonīša. Un tagad mēs iesim peldēties, tāda doma ir. Es netaisu te pārģēpties 10 reizes, pēc 5 minūtu atkal viltiņas nost. Te ir vienkārši siltā. Es ar viņām nevaru tālu aiziet, tāpēc mēs iesim ar botēm. Skatīties, kur var nopeldēties. Kemzi ezers. Netālu no Minhenes. Cilvēki jūras te peldās. Un laibo. Un atpūšās. Ir savi jahtu klubi. O, te mēs satiekam savējos. Jā, un kas te peldas? Paskaties, kā te peldā. Es ar šitā gribu. Nu labi, peldiet laikam drusku uz priekšu. Nu, Robčik, aiziet. Nu, Daigi, neies? Nav forši grunta, nepatīk peldēties. Nu tā, bišķi esam nopeldējušies, bišķiņi kaut kādu žirgstumus kaulos, un tagad mēs ejam meklēt ēstuvīti. Viss. Aiziet. Aiz manīm. Normāls krodziņš ārpusē, tā kā hesītī var iet un pasūtīt, nav jāiet pie kases obligāti. Šitādā vietā paēst, ko maksā. Lētāk nekā Latvijā. Un arī porcijas. Aliņš 4,50. Man kaut kāda salātiņa. 11. Šitas bija kaut kāds arī 10 eiro. Un burgers ar 12, jā, vai 11. Mums kaut kāds saspiedēs burgers. Jā. Smērburgers. Šitāds apzīmējums ir tikai Vācijā. Visi ierobežojumi atcelt. Google nerāda ātrumu, kā drīkst braukt. Un tas ir interesanti. Nu ko, esam Minhenē, atraduši viesnīcu, atraduši vietu, kur noparkoties. Principā jāiet, jāpaņem vēl dažs mants un jāiet uz viesnīcu. Viesnīca ir šitā lielā ēka. Šitā te ieeja arī pa to pusīt bija. Un
tu esi.